Šo te kļūdu Latvijā pieļauj 90% uzņēmumu. Zini, kas tā ir? Tā ir domāšana, kad, ja tu paņem darbā pārdevēju, kam CV ir rakstīts pārdevējs, ka viņš mācīs pārdot. Un viss, kas viņam ir nepieciešams, ir informācija par tavu produktu. Lielākā daļa uzņēmēju, ko dara? Viņi izšķiro CV, jā, tur interviju, kaut kādu pieredzītu, ok, super, ņemam darbā. Un mēs viņu apmācīsim. Kas tās ir par apmācībām? Mēs viņu nosēdinām, piemēram, uzņēmums pārdod jumtus. Ja? Nosēdinām, izstāstām visu par jumtu veidiem, apmācām tur dienu, divas, pastāstām, reku tev viss, kas tev jāzina, ja? Un aizstrādā. Nieku tev datubāze, zvani, stāc pārdot. Vai uzņēmējums pārdod, vienalga mikrofonus. Atnāk, izstāstām visu par mikrofonu veidiem, visu. Reku tev datubāze, zvani pārdod. Un tā ir tā kļūda. Uzņēmēji domā, ka viss, kas pārdevējiem ir vajadzīgs, ir apmācības par produktu. Viņi tās sauc par pārdošanas apmācībām. Mēs tev apmācīsim pārdot. Ja? Reku tev viss, kas jāzina, šī tāda specifikācija, tev viņam tādas īpašības, lokans kāds, super mikrofons, laba jūtība, vēl nezinu kas. Ja? Tagad tu visu zini, tagad tu vari pārdot. Tā nav. Tā diemžēl nav. Jo pārdošana nav tikai zināšana par produktu informāciju, ja zināšana par produktu īpašībām, tā nav pārdošana. Tātad, kad es vienreiz runāju ar vienu uzņēmēju, man ļoti palika atmiņā tas, kad viņš teica man, kad es paņēmu darbā šoferi, viņam CV rakstīts šoferis, es viņu paņēmu darbā, viņš māk braukt. Viņam CV rakstīts ķīmiķis, es viņu paņēmu darbā, viņš zina, ko darīt. Ja? Viņam CV rakstīts, dārznieks, viņš atnāk, viņš zina, kas jādara. Ja viņam CV rakstīts ir pārdevējs, viņš atnāk un viņš nemāk pārdot. Diemžēl tā ir realitāte. Tā ir realitāte Latvijā. Ja? Tāpēc tā ir milzīga kļūda, ko pieļauj uzņēmēji. Viņi domā, ka tas pārdevējs atnāks un pats no sevis sāks pārdot, un viss, kas jums ir jāizdara, jāapmāca viņš par produktu. Nē, tā ir milzīga kļūda. Lielākā daļa cilvēkiem, lielākajai daļai pārdevēji tā saucamā ar to visu ar pieredzi, es tur esmu strādājis, tur vēl 5 uzņēmumos 10 gadus. Viņiem nav sajēgs par pārdošanu. Ja? Jā, ļoti bieži. Nesaku pa visiem, nekad nesaku pa visiem. Bet lielākajai daļai, diemžēl, tā ir. Tā pārdošana viņiem izpaužās tikai ar to, ka viņi zvana kādam, runā tikai par savu produktu un sūta piedāvājumus pa labi, pa kreisi. Tā lielākā daļa redz pārdošanu. Kas mēs jau tagad uz šo brīdi zinām, ka tā nav. Lūk, tāpēc es esmu ļoti daudziem uzņēmējiem izstrādājis pārdošanas apmācības, jo jebkurā uzņēmumā ir kadra maiņa, un ir super, ja tev ir rīks, ka tu vari nosērināt pārdevēju un izlaist viņu cauri online pārdošanas apmācībām, nevis produktu, bet pārdošanas. Kā jāpārdod, kādus jautājumus mēs uzdodam, kā mēs strukturējam sarunas, kā mēs taisam follow-up un vispārējo. Lūk. Un tāda veida apmācības mēs bieži vien taisam uzņēmumiem, un tad, kad šī kadru mainība ir, tev nav katru reizi kāds jānosēdina un jāliek tam cilvēkam, tur viņš veltīja dienu vai divas, lai viņu mācītu, ja? Viņi var nosēdināt un viņš to var izdarīt online. Tā ir milzīga kļūda, un ja tu esi uzņēmējs, nepieļauj šo te kļūdu. Ja tu ņem kādu darbā, nedomā, ka viņš automātiski mācēs pārdot tikai tāpēc, ka viņam rakstīts, ka viņš strādājis 2 gadu iepriekš, 2 gadus, tur Indexo vai vēl nezinu kur, ja? Es vienkārši no zilgais paņēmu to. Tāpēc, jo lielākajai daļai nav sajēgs par to, kā pārdot. Tāpēc, ja tu ņem tos pārdevējus, pārliecinies, ka viņi to tiešām māk, nevis nodedzina tavu datubāzi. Jo rekordā arī man ir bijuši vairāk piemēri, ka viņi paņem to pārdevēju darbā un iedod viņam datubāzi, reku tev līdi, vai zvani, ja? Mēs tev apmācījām par produktu, aiziet zvani. Un viņš paiet mēnesis, rezultātu nav, darījumu nav, ja? Kas notika? Ja? Nesanāca. Tas varbūt neveiksmi. Ja? Paiet 2. darījumu nav, paiet 3. darījumu nav. Datubāze ir noredzināta, darījumu nav, un ir izmestas 3 algas par šo pārdevēju, ir izmesti nodokļi, noredzināta datubāze, kurai jau tagad uzreiz atkal nezvanīs. Ja? Šitais lēmums ir izmaksājis 1000. Tā vietā, lai sakārtot šo procesu un tiešām uztaisītu normālas pārdošanas apmācības, tas izmet ārā 1000, tad jāņem nākošais un atkal tas aburtais cikls turpinās atkal un atkal. Tāpēc atceries, ir vērts ieguldīt normālās pārdošanas apmācībās, izdarīt to vienreiz, un pēc tam, lai to tiešām cilvēku māk pārdot, nevis vienkārši dedzina tavu datubāzi, un tu vienkārši maksā viņiem algu nodokļus. Tā, nepieļauj šo kļūdu, ja tu esi uzņēmējs, un ja tu gribi iemācīties vairāk par pārdošanu, aprakstā ir links online pārdošanas apmācību platforma, kurā jebkurš var mācīties pārdot, kaut vai neizējot no mājām. Čau!